pienācis kārta nākamo jaunumu apskatam. Tātad, kas mums te ir? Mums ir atjaunotā Minkota Terrova. Nu, par atjaunoto viņu nosaukt ir grūti. Pirmkārt, motors ir kļuvis jaudīgāks, masīvāks, platāks, lielāks. Šis, kā saka, stūris pilnīgi uzliek roku augsts. Tur daudz metāla, tātad izturīgs. Resns, tātad jaudas daudz. Ja? Minkota ir izlaidusi savu jauno Terrovu un citus motors. Mums rīcībā ir Terrova, salsūdens versija ar iPilot Link savienojumu. Tagad viņus vieno nevis apakšā, bet augšā. Jā, kas mums te ir? Nu, ko? Mums motorā, laivā ir iekšā 24 volt akumulators, lai gan šim motoram tagad līdzīgi kā jau pārējiem konkurentiem arī var pieslēgt 24-36 volt versiju un darbināt to pašu dzinēju. Savienots viņš mums ir ar Humminbird Apex. Tā, laiva ir gatava. Operatoru metam iekšā laivā, jo ir jābrauc testēt. Kā katram jaunam motoram, mūsdienās uzstādītam, pieskrūvēt skrūvītes un savienot vadiņus ir laba daļa, bet gan jau, ka ieslēgsim, viņš mums sāks prasīt visādas kalibrācijas. Tāpēc pastīsimies, vai viņš jūtās labi uz šīs laivas. Viņš man brīdina, kad, kad viss, ko es ar viņu darīšu, ir uz mani pašu atbildību. Ok, es piekrītu. Tā, meklējam menu, motor setting, jo tas ir, es zinu no pieredzes, ka nebūs, ja nenokalibrēsim. Jāslēdz motors iekšā. Redzi? Viņš saka, ka tā lampiņa deg un norāda, ka viņš ir ievilkts. Nu, ej prom. Interesanti. Viņš iekrītot, paslīdēja pa to, varbūt, ka šo var pievilkt stingrāk. Bet labā ziņa bija tā, kad viņš uzreiz nostājās taisni. Tātad viņš kaut kad jau ir kalibrēts, bet mēs iziesim to procesu cauri. Nu, tad tīklā viņš ir, to mēs redzam uz Humminbird, ka viņš mums ir tīklā, redz, ka viņu var dabūt. Tālāk, tā audio mode, visas skaņas, motora, saprot, var diodas spilgtumu regulēt, ja tev naktī besī ārā, redzi, tā zilā paliek tumšāk, paliek gaišāk, redzi? Ja tev tumsā besī ārā, dioda var uztaisīt tumšāk. Setup calibration. Tātad laivas izmērs mums ir, liksim, ka neitrāls. Te gan bija uzlikts -2. Tātad arī līdzīgi kā tas ir citiem, viņam tagad arī ir iespēja propelleri, uz kuru pusi. Tad, kad liec motoru nost, tad viņš tajā brīdī, kad nospiež pogu, visticamāk viņš noliekās uz vienu pusi. Tā kīļa mount offsets, viņš mums atrodas labajā pusē. Labi, ok. Ķipa šitāds pats viņš mums ir, jā? Labi, šitā dara. Kompass nav jākalibrē. Seti tālāk. Ejam, kas mums te vēl ir? Viss, vairāk neko nedos kalibrēt. Tā, tiešām kompass nav jākalibrē, to viņš pats baigi gudrais būs, jā? Labi. Tad kas mums atliek? Atliek pabraukt, uzlikt uz enkura. Kur viņam ir enkura? Enkura poga. Kausies. Es ieliku ātrumā ar lielo motoru, pastīsimies, ka viņš cīnās riktīgi. Pasties. Nav tā, ka vārgulis. Šitas viņu stumā, viņš cīnās pretī. Redzi? Nopietni cīnās. Lielais viņu stum, mazais cīnās pretī. Ko mēs redzam? Un nemaz tā nepārpūlās ar 4. ātrumu mierīgi. 4,5 viņš cīnās pretī, tā kā tas lielais. Labi. Pret piesnieku viņam ir izredzes tukšgaitā. Stabili stāvam. Redzi, viņš smuki pūš uz turien, tas smuki pūš uz turien. Nemaz tā baigi nerīdamies no 2-3 km/h. Labi, palaišam vaļā.
Grozās diezgan klusi, vai ne? Labi, man likās, ka vairāk būs jādara, bet nu, pamēģinām tagad šitā. Op. Pamēģinām šitā ir pasūtīt viņu pa virzienu un aiziet. Nu, brauksi? Locked course, labi, tālāk propellers on. Es tev pateicu, kur tev jāiet. Es viņam paliku apmēram uz turienu nolika, ka viņam jāiet. Ir pastīsimies, kur viņš tagad ies. Vai viņam ir tā feature, ka tu viņu... Nē, tā feature viņam nav, ka tu viņu var pagrozīt. Tu vari vienkārši ieslēgt un izslēgt šito kompasu modu. Autopilot locked course. Un reku, mēs viņu pagriežam uz turienu, tagad viņš ies uz turienu. Un šo viņš dara diezgan ātri un diezgan precīzi. Pātrinās, iedosim viņam lielāku jaudu. Nu, tagad mēs joņojam 10 ātrumu. Baigi skaļais nav, ja? Sasniedzam 6 km/h. Tagad viņš šo laivu spēja ievilkt uz 6 km/h ar 24 voltu akumulātoru. Nepilniem 6. Nostabilizējās uz 5,8, 5,9. Tagad ir apstāšanās tests, kā saka, mēs braucam, apstājamies, kā viņš mums tad, lai viņš baigi spolē sārdīsies, vai viņš mierīgi apstāsies. No apstāšanās testu, man liekas, viņš izturēja ļoti smuki, ļoti glīti, ļoti forši. Tas ir tā kā, ok. Labi, pamēģināsim tagad, kā viņam ir ar džogu testu. Uztaisīsim sekojušu lietu. Mēs tagad stāvam pret to trubiņu, nostāsimies apmēram tur pret to krūmu. Tas ir kaut kādi, paņemsim, piemēram, 10 pa labi un 4 atpakaļ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pastīsimies. Tā vajadzētu sanākt apmēram tā, ka mēs tur tagad nostāsimies. Kā viņš to kursu ieņems. Te viss ir labi. Bez ārdīšanās smuki pārvācās. Tā, labi. Ejam tālāk. Kur mums ir... ka viņš mācēja bremzēt. Un tas ir interesanti, kur to mēs varam atrast. Cancel navigation. Sākam kustēties tagad. Mēs tagad brauksim ar ātrumu, uzņemsim kaut kādu ātrumu un imitēsim driftu. Imitēsim tādu vieglu vēju un brauksim. Iepinojam šito. Tā. Autopilot reku, mums ir drift. Aha, ķipa parašūtu funkcija tā ir. Nu, labi. Tagad mēs ejam 2,4. Ejam pa straumu uz leju, tā būs ātrāk, tad viņam būs grūtāk mūs padriftēt. Jo šī ir funkcija, kur es izmantošu pirmo reizi, nekad mūžā tādu neesmu lietojis. Apgriezīsimies pa straumu uz leju, nomērīsim mūsu ātrumu un palūksim viņu mazliet samazināt. Ja es pareizi izprotu šo funkciju, tam būtu jāstrādā apmēram tā. Šeit uz pulces to drift funkciju neredz, bet reku ekvalutēs viņu redz. Jo apstākļi mums šodien ir ideāli mierīgi, tā kā viss ir ļoti interesanti un vienkārši. Tā, kāds mums ir ātrums, tagad pa straumu uz leju. Nekāds baigais ātrums nav, nekāda baigās strauma nav. Tukšgaitā mēs ejam 3,6, 3,7 km/h, nospiežam drift funkciju tagad. Tā. Speed un ground. Tagad mums vajag speedu samazināt. Ko viņš tagad darīs? Mēs paprasījām viņam samazināt no 3,5 uz mērķi 2,3. Samazināsim vēl uz 1,4 viņu. Nu, tad bremzē mūsu vecīt. Vējš mūs puša, tu mūs bremzē. Labi, ar šitam target loku var pielikt. Viņš sabremzē mūs diezgan normāli, redzi? Viņš mūs ritīgi tur pretī pret lielo motoru. Mums lielais motors ir ielikts ātrumā, mēs stumjam laivu uz priekšu. Šobrīd šis bremzē mūs, redz, viņš ir uzlicies uz 1,4, 1,5. Mērķis ir mūs bremzēt, pastīsimies, lielais motors mūs apgriezīs vai nē. Viņš tagad redz pārspied lielo motoru, labi.
Nu, daram tā, ka, labi, bet uz spiedienu viņš noreaģēja smuki. Tagad jautājums ir, kas būs, ko viņš tagad darīs. Tagad mums 1,4 drifts. Viņš mums turpretī tagad 1,108. Ko viņš dara? Propellers uz nulēm. Ļauj mums slīdēt, redzi? Tagad, kur viņš dosies? Skaties, redz, ko viņš dara? Viņš mūs tajā virzienā ved gandrīz kā kruīza, uz kuru mēs gājām, kad mēs driftējām. Viņš tagad pats kāpina mums ātrumu, redzi? Propellers aiziet uz 1. Vienmēr sakot, mēs to driftu varam nosaukt pēc tā, ko mēs redzam, mēs viņu varētu nosaukt par kruīza kontroli ar bremzēšanas iespējām. Tā ir forša feature, tā man patīk. Kas šitas tāds ir? Adjust. Aha! Un tagad es varu turēt kursu 25 grādu. Šito vajag papētīt lielā vējā. Šitā noteikti funkcija, kas patiks tiem, kuriem patīk ķert lielās līdakas, piemēram, laižoties pa lieliem zāļu laukiem. Jo, ja tu vari uzlikt kursu, kurā tev iet un ar kādu ātrumu iet, un viņš māk piebremzēt pret vēju, priekš spinningotājiem, tādiem, kas šancē ar Big Bite vai ar wobleriem tvičojot, vai vienalga tādiem, kuriem patīk staigāt pa lielām platībām, šitā ir rīktīgi feature. Tā, jā, ir lietas, kas nav, piemēram, nav tāda forša pedaļa, tā kā ir Garminam Wireless, bet, šitas te, tas ir labi. Tas ar katram ražotājiem savu labumu, un šie labumi man patīk. Te nav nevainas. Kad es piespiežu šito pogu, te viss ir labi. Tagad jautājums ir šitā, viņš man ceļās normāli. Viss ir ērti. Jā, kas man mazliet mulsina, cik viņš ir augstu virs laivas borta. Jo man būtu gribējies to montāžas leņķi tādu, ka viņš ir tuvāk laivas bortam. Līdz ar to viņš ir mazāk aizsardzis skatu braucot un tam līdzīgi. Bet, katram ražotājiem ir savas priekšrocības. Šādi viņi atkal ir vieglāk paņemt. Jā, un šis ir tas, kad ja mums viņš ir pa vāju, augstuma regulētājs, tad mēs viņu noteikti ar skrūvgriezu varam pievilkt stiprāk, jo šobrīd viņš ir pa vāju. Bet, lai tā būtu rots, dodamies zivs meklēt. Jaunās Mintkotas testi tuvojās noslēgumam. Mēs esam izmēģinājuši tās funkcijas, kuras mums šķiet svarīgākās. Mēs neesam izmēģinājuši versiju riņķot ap kaut kādu norādītu reliefu vai iet pa kādu norādītu dziļumu punktu, jo to arī iepriekšējās Mintkotas darīja pietiekami labi. Pamēģinājām mēs kruīzu, patiešām tas jaunais tā drift funkcija, tā ir tāda, ka ja jums viņa ir svarīga, tad Mintkota ir ļoti labi no izvēles viedokļa. Tīkls, reakcija uz tīklu, kā ar visiem skārienu jutīgiem ekrāniem, lielākoties labi, kaut kādā brīdī varbūt gribētos precīzākas reakcijas, bet tā motors agresīvs, jaudīgs, pilnīgi noteikti klusāks nekā iepriekšējie modeļi. Man liekas, ka viņš ir mazliet skaļāks stūrējot nekā iepriekšējie modeļi. Vai tas saistīts ar to, ka mēs esam tur, teiksim, mazāk skaņas izolētā laivā, kaut gan it kā nē? Varbūt, ka es vienkārši mēģinu piekasīties kaut kam, lai kaut kam būtu piekasījies. Patiešām trūkst tā pie tā, ka es esmu ļoti pieredzis. Ļoti trūkst kājas pedāļu. Varbūt, ka par to kādā nākamā testā, tad, kad mēs to pedāli dabūsim. Šobrīd braucam mājās. Gatavoties nākamajiem testiem. Sekojiet Eholots EU, sekojiet kanālam Eholots video. Mēs testēsim visu jaunāko. Mums ir daudz laivas, daudz iekārtas un daudz zināšanu. Un ja arī mēs kaut ko nezinām vai neesam pateikuši, droši prasiet, noskaidrosim, palīdziet.